Sveiki, kā jūs sauc, ar ko jūs nodarbojaties? Eisties mans vārds ir Santa, bet pseidonīms ir Marisana. Un, mans lielais nosadarbošanās veids ir mūzika, kas ir ar mani laikam visu dzīvi, bet man liekas ar katru gadu vēl vairāk. Ja man liekas, itumos 2 nedēļos pilnīgi tas man ir apjēms tik stipri, ka man gribīs timā būt vēl vairāk. Jā, tad jūs savus dīsmas rakstot latgalīšu valodā, jā? Gan latgalīšu valodā, gan latviski es rakstu. Protams, tivāk ir latgalīšu par to, ka dzimtam un teņam es pīdzimu, teņam es mūcējos itamā skolā, bet tas tāds par to, ka latgalīšu valoda, jei man ir, manas ģimeņas, īpaši no tāva, i par to man cīši gribīs nest to toļok. Protams, latviešu valoda ir tik līdz, tiva, kā latgalīšu, bet latgalīskais ir tāds eipašoks. Jā, kā jūs domājat, cik efektīvi var saglabāt latgalīšu valodu tīši caur mūziku, izplatiet jū? Domāju, ka tas ir ļoti efektīvi. Vienīgais tas, ka varbūt cilvēki izavairās to klausāties iespējams, jā, un arī latviešu valodu cilvēki vairāk citreiz grib klausāties, kad mēs pīdovojam ar grupu tieši mūsu latgalisku kaut kur braucot. Vienmēr prasa, ir kaut kas latviski arī? Un tad, bet, protams, pasauli gribīs, pirmais, kas gribīs to latgalīšu valodu Latvijā, lai visa Latvijā dzird par to, ka ir ļoti skaista. Protams, caur mūziku tas ir iespējams, tu es doru, tu es gribu nest savu valodu pasaulī. Cits jautājums, vai klausās? Jā, un tāds jautājums tīši par to klausīšanos. Vai es domāju, vai latvieši vispār klausās latgalīšu mūziku? Cik jau būtu populāra tā? Es laikam nevariešu atbildēt uz tādu jautājumu, vai klausās, vai nē. Es domāju, kaut kāds procents noteikti klausās, bet ir tādi, kas varbūt cilvēki nesaprot vēl latgalīšu valodu, dēļ tam, ja to noliek maliņī, bet es domāju, mūzika ir mūzika, var klausāties ne tikai vārdus, bet tu pašu nesīni, tu pašu skaistu mūziku, kāda ir. Vai ir iespējams pierakstīt dziesmas latgalīšu valodā pēc pašlaik populārākiem žanriem? Protams. Var, kad cilvēks grib kaut ko, es var. Jebkū man liekas, vienīgais tas, kad katram cilvēkam jau ir kaut kas izaveidojis. Piemēram, man ir kaut kāds savs stils ir izaveidojis, namoku sacēt, kā cilvēki vai jaunīši uztvertu, grib ieklausēties tādu, kādu tīši es to varu pasniegt, bet izaklausēties timos vārdos vienmēr var, man liekas, tieši jī ir tādi, kas pēc gadiem varbūt atīs atpakaļ, tad varēs saprast, cik daudz nozīmes ir timos dzīsmos, kurus rakstos. Kādus ieteikumus jūs varētu ieteikt jauniešiem, kuri grib izamocēt latgalīšu valodu? Ļoti labs jautājums. Jauniešiem kaidim, kuri vispār nav latgalī, Latvijā, vai tie, kas jau ir latgalī, pat drusku tā, nevaru saprast to jautājumu. Varētu gan tā, gadījumī, gan tā. Vaira runot droši viņ, bet man liekas, caur mūziku tas varētu būt tāds skaistoks par to, ka runot i dzīdot ir divas atšķirīgas lītis, kā mūzika skaņa, kā tie vordi īt orā, caur mūziku i vienkārši runojot latgalīšu valodā. Varbūt tikai runājot, nezinu. Es nebiju aizdomājis par tādu jautājumu, bet ja skatāties kaut kur orpus latgalis, Latvijas citā galā, laikam mūzika ir tas pirmais, ko mēs varētu dot, klausēties, lai īpazeitu to valodu. Pēdējais jautājums, ko jūs ieteiktu jauniešiem, kuri grib rakstīt mūziku latgalīšu valodā?
sokt vispār, man liekas, tas ir sokt jebkurā gadījumā ar kaut ko, lai nesait, lai sait, ar laiku sais vēl vairāk, vēl skaistok. Kā man patīk rakstīt mūziku mašīnā. Es varu braukt tolus ceļus, agrāk es dzīvoju Reigā, tagad es dzīvoju Latgalī, i tad, kad es visu laiku braucu, man bija katru nedēļu jābrauc no Reigas uz Latgali, no Latgalis uz Reigu, i tad es tos tolus ceļus vienkārši rakstīju diktafonā, tūkos jūtu itamā breidī, i tad es porzaklausījos vēlreiz, i saliku tūko es gribu. Nu sirds, man liekas, nu sirds ir jārakstīja viss tas, kas ir tīcu orā. Nu, īkšpusis. Paldies par interviju. Lūdzu, paldies par izpēju parunot ar jūsim. Tāds drusku tāds ekstra jautājums, ja? Tā. Kā jūs vispār nonācat līdz to, ka jūs palikot par dzīvotoju? Kā tas bija, kāds bija jūsu tas ceļš, ka jūs nonācat līdz šim, kas jūsim ir? Tā interesna pascāt paliku par dzīvotoju. Es laikam biju jau dzīvotoju mammai Vādarā, man tā līkās, tā palikt, nu, tas tā interesna, bet tas laikam īt jau no manim vecokiem par to, ka i paps bija muzikants, i mamma dzīvoja kopā ar papu, i man liekas, tad, kad viņi jau brauca pa visādiem pasaukumam, es jau toreiz mammai Vādarā jau soku kaut ko darāt. Nezinu, dansot, dzīvot, klausātīs caur Vādaru, bet tamā vreidī vēl bērnībā es nesapratu, cik daudz man īdūs tie muzika, cik daudz es jau gribiešu tagad nest pasaulī i vispār just caur sevi. Ko es darīju, kā es vispār, kāds bija mūns ceļš? Vienkārši ītis priekš ar muziku, ar savu. Rakstījos dzīsmis jau no 16 gadiem. Protams, tas bija varbūt citā valodā, tas bija krīvu valodā. Kaut gan mēs pīdzimu ģimenī, kur ar mamos runāju latviski, ar papos runāju latgaliski, bet krīvu valodas izamocījos pagaumā. I tā es sago, ka vienkārši sokumā, nu par to, ka tie valoda ir drusku savaidoka, ja ir citaidoka, ja ir bagotoka, nu es sago tā, ka sokumā rakstīju krīvu valodā, bet gribējās kaut ko arī savu, no savas valodas, lai palikt ķaņam par to, ka ar laiku patam es soku rakstāt kaut ko drusku latviski, bet 15. gadā, kad paps aizgo debesos, tad es sapratu, ka es soku ilgotīs pēc latgalīšu valodas, kad es dzīvoju Reigā, bija tā, ka es daudzus gadus, laikam, nerunāju latviski. I es, laikam, izavairījos no to, ka man likos, ka latgali nepieejam Reigā, kad es dzīvoju, bet pēc tam es sapratu to, ka tu vāga nest, tu vāga dūt cilvēkiem par to, ka tikai tādā veidā mēs varam sevi pīrodāt, sevi atstot i nest pasaulī. Nu, tā, bet ar laiku Reigās vienkārši goju uz vokālu studiju, sevi attīstīju, rakstīju dzīsmis, rakstīju. Protams, bija laiks, kad mani vienkārši nepījāme. Latgalī, man liekas, man bija nepateikami varbūt tas, ka es tāda atstumta asu. I man gribējās vairāk, daļ tam es rakstīju vēl dziļāk ar to, ko es jūtu, to, ko es gribu. Vēlāk pazarodēja man grupa taņa Briezaknī, Marisena Band, i tagad mēs turpinām savu darbu, rakstam dzīsmis, ierakstam dzīsmis studijā. Mūsim lielākais darbs ir studijā vairāk nekā orpus. Šodien mūsim ir pasaukums Zeimulī, mēs dzīvosim, bet 23. maijā mēs dzīvosim ar grupu Ludzā. Ludzā būs muzeju nakts, i mēs viņam būsim pusotru stundu dzīvosim. Pilnvērtīgs koncerts, var sacēt, mums būs 18 dzīsmis, autora dzīsmis mūnas, kuras es esmu tikai priecīga i gandarīta, kas varu tu darāt, i ka man tīši patīk, ka mani kaut kur aicināja. Tā ir, vēl tās drusku tās ekstra jautājums, tikai būs drusku par tradīcijām, ja? Kā jūs savā ģimenī, kā latgalīši būdami, svinot varbūt Leigu, Joņus, tos vasaras svātkus,
varbūt kādas tradīcijas jums ir īpašas? Tīši latgalīšu varbūt. Nu, gudīgi sakot, tādu īpašu kaut kādu nav tādu tradīciju. Man, kā mūziķim, man liekas, jau sokās tī pasaukumi, nu tā, ka varbūt mēs nevienmēr svenam par to, ka mums kaut kur ir jābūt, kaut kur ir jodzīt. Ja? Bet man visvairāk pateik, laikam, kā mūziķim atcepūst vienkārši. Man nav tā, ka man gribīs baigu tuseņu kaut kur tusētīs, bet vislabākais tagad man liekas sazatikt ar saviem, to, ko mēs varam izsevišķi itamā grautajā laikā, i man ir viena dzīsme, kas saucās Parunoj ar mani kā agrok, bet tā kā nekad. I tas man liekas ir tas, ko tagad mēs varētu darāt, latgalīšu vispār ģimenis būt kopā ar sirdī dvēseli, man liekas. Tas ir pats svarīgākais, varbūt te būtu tradīcija. Te būtu mūna tradīcija, ja? Kā varētu parunāt kā agrāk, bet tā kā nekad izaklausīs manos vārdus. Nu, bet tā. Tā ir, vēl tāds neliels jautājums. Varbūt, kādi jūs ir turpmākie mērķi tīši mūzikā, kāds jūs ir tas galvenais mērķis varbūt, ko vēlētu sasniegt? Nu, zini, sasniegt var ļoti daudz, kad mēs gribam, bet veroties uz to, kas notiek tagad Latvijā, man vienkārši gribās pēc sevis atstot kaut ko, lai pēc 100 gadiem dzīvotu manas dzīsmes. Lai kas es tagad nebūtu, pēc gada, lai varbūt es būtu vislabākais dzīvotais pasaulī, varbūt, da? Bet lai pēc 100 gadiem klausātos manas dzīsmes, dzīvotu dzīsmu svētkos, es būtu, mans vārds ītu pēc manis, tad, kad manis nebūs. Muni mierki. Nu, eistenībā jūs ir ļoti daudz to mierki. Ja? Esot, varētu par viņu daudz runāt, bet kas ir tevākīs, ko mēs ar grupu vispār gribam? Protams, ierakstēt dzīsmes, vairāk ierakstēt, vairāk rakstēt, vairāk dūt. Protams, man gribīs pasaukumus ļoti daudz. Gribīs, lai mani aicināja ļoti daudz. Mums sapnis ir liels stadions eistenībā, lai es būtu skatuvis kopā ar mani dzīvotu, izzinotu manas dzīsmes. Tas katram māksliniekam, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tu esi skatuvis, kad dzīt cilvēki kopā ar tevi tos dzīsmes, kuras ir tavas. Bet, protams, vissvarīgākais man ir tas, lai pēc gadiem, kad manis vairāk nebūs, dzīvotu manas dzīsmes, mans vārds būtu gromatos, mans vārds būtu kopā, nezinu, ar dzīsmum, caur dzīsmum, vēl ir viens mans sapnis ir dzīsmu svētki, lai kādu manu vīnu dzīsmi, vismaz vīnu dzīsmi, cilvēki dzīvotu dzīsmu svētkos. Nu, tā ir mani sapni šobrīd mierki iz priekšu, ko es varu dreizumā pastostēt. Protams, ja man būtu vairāk laika, es laikam vēl vairāk varu pastostēt, ko es gribu. Paldies. Kā jūs domājat, kā latgalīši mēs esam visi? Kādas ir reidznieku tos dūmus, kad mēs aizbraucam uz Reigu, kā latgalīši, kā jūs domājat, ko jūs domājat par mūsim? Kā latgalīšiem? Nu, tā, ka es biju reidzinīts, latgalisko reidzinīts, nu, man laikam, nedēļ mani tas jautājums tāds eistenībā, da, par to, ka, если mēs vienkārši atbraucam i narunojam, ni latviski, ni latgaliski, mēs vienkārši imam, nu, tiem cilvēkiem Reigā, man liekas, ir vienalga, viņi vienkārši, viņiem cits ritms, viņi vienkārši skrien uz priekšu, nadomājot par to, man liekas, tagad ir cits laiks. Drusku varbūt agrāk bija tā, ka, nu, napījāme mūsus, bet tagad tas tāds, mēs, man liekas, latgalīši esam kaut kāds ekskluzīvs. Ko domāja reidzinīki, nu, man ir svarīgi, ko domājos. Ko domāju reidzinīki? Nu, lai viņi domāju savā galvā, bet mēs esam latgalīši, mēs īsim uz priekšu, mēs paliksim vienmēr. Tādi, kādi mēs esam.
Pat ja tu aizbrauc uz Reigu, esi tais, kāds tu esi breivs, lai ko nedomātu reidzinīgi. Paldies par interviju. Paldies! Jā, viss. Tas bija tik dreiži.